Sveiks, klausītāji! Esi sveicināts kārtējā sarunas par mīlestību epizodē. Pirms klausies, vēlējos darīt zināmu, ka, ja tev patīk šis podcasts un gribi veicināt tā tapšanu, aicinu to atbalstīt Patreonā vai padalīties ar sev mīļu epizodi sociālos tīklos. Lai jums mīlestība un patīkama klausīšanās. Trešo reizi. Jā, sākam vēlreiz, un nav jau viegli. Nav gan. Nav jau arī nemaz tik grūti. Pupēdis arī ir nometies mērā. Jā. Labi, tā, viss, kas mūs šobrīd klausās, esiet sveicināti. Sarunas par mīlestību ir atpakaļ pēc kaut kādas ilgākas pauzes, un šodien tad forši man šķiet īpaša saruna ar manu mīlestību, draugu, partneri un visu, kas tu man vari būt. Aneti. Čau, Andy. Šī ir trešā reize, ka mēs šo darām, jo pirmajā reizē mēs februārī braucām uz vienu pasākumu un mēģinājām ierakstīt šādu sarunu mašīnā, bet skaņa bija slikta. Diemžēl, jo tur, man liekas, mēs daudz frītīkrutas foršas lietas izrunājām. Jā, žēl, ka nav tās sarunas. Jā, bet nekas. Mēs vispār esam ļoti daudz visādas foršas lietas izrunājušas, kuras vajadzēja būt ieslēgtam mikrofonam, jo tas bija, man šķiet, diezgan vērtīgi. Un otro reizi mēs mēģinājām pirms dažām minūtēm, bet tad pārāk liels sekšanas sākās. Jā, ja jūs fonā dzirdat, ka kaut kas klabinās, tad Dila staigā vai... Suns, tas ir suns. Tas ir suns. Un iespējams, ka viņš ieriesies, jo te blakus kaut kāds pasākums notiek un cilvēks staigā. Jā, viņš mūs sargā. Jā. Mīl. Un piekust tikko, cerams, ka viņam tas nogurums pāries tik uz beigām. Labi. Nu, labi. Laikam ir viens gals, no kura tam visam ķerties klāt. Un tas ir jautājums, Artur, kas ir mīlestība? Vai tu vari šo atbildēt? Man jau pašam priekš sevis jau labu laiku es esmu nodefinējis to, ka tā ir enerģija. Un tā es uz to raugos, un tā enerģija vienkārši mūs dažādos veidos ietekmē. Mēs viņu visu kaut kā izjūtam, visu kaut kā liekam lietā, un ne tikai tādās partneru attiecībās, vai draugu attiecībās, vai ģimenes attiecībās, bet arī tādās šķietami pašsaprotamās lietās, ka man ļoti mīļš piemērs ir par krūzes nolikšanu uz galda, ka mēs viņu varētu dažādos veidos nolikt, bet visbiežāk mēs izvēlamies tās krūzes nolikt ar mīlestību. Jo vienkārši, ja mēs viņas liekam ar naidu, tad viņas vai nu tiek sadragātas, vai ieplaisā, vai kaut kā tam līdzīgi. Bet tā mīlestība, tā enerģija, kas caur mums staro, mēs viņu kaut kā novirzam tā, lai šai krūzē nekas nenotiktu, lai mēs par viņu tā kā parūpētos. Un es uz mīlestību skatos tā, un varbūt kādam šķiet, ka tas tā baigi, nezinu, nonivelē kaut kā to vērtību mīlestībai, varbūt kādam. Bet... Man liekas, ļoti labs skaidrojums. Es biju piemirs uz šo skaidrojumu, ko tu biji stāstījis šo vairāk kārt. Un slikti atmiņa. Kaut kā es biju piemirs uz šo. Un es tikko domāju, cik es esmu apmulsus par to, ko es domāju, kas ir mīlestība. Jo tas man galvā tāds mazliet haoss, bet es tik daudz ko par to domāju. Es ikdienā tik daudz domāju par mīlestību, kā ārprāts. Un tik grūti salikt to pa plauktiņiem, bet man liekas, ka tu fantastiski tā definīcija tev ir izveidojusies. Laikam jau līdzīgi man tā varētu arī, kad es domāju par to, ka cilvēki ir mīlestība. Nu, principā, un tās jau ir tās cilvēki jau ir enerģijas. Vai Dievs ir mīlestība, vai, visādi šādas lietas. Tad tā varētu arī teikt, ka tā ir tā enerģija, tā varētu absolūti piekrist. Jo viņai... Es parasti tad arī lieku zem šī, tas tāds lielais skaidrojums, ja kāds jautā. Bet skaidrs, ka tur apakšā ir visādi, kā šī enerģija izpaužās. Līdzīgi kā, piemēram, elektrība, ne, mēs viņu liekam iekšā dažādos veidos, vai ne, viņi visu kaut ko darbina, un līdzīgi ar to mīlestību. Labi, tā ir enerģija, tas tāds vienkārši man šķiet skaidrojums. Un tad apakšā ir viss kaut kas, kā viņi izpaužās, un tur ir tās, man liekas, tās interesantās lietas, kur kāds ar cilvēkiem viņi izpaužās, dzīvniekiem. Jā, protams, tur var šķietināt tālāk. Vienkārši, ja gribās tādu definīciju, man liekas, šī ir ļoti laba definīcija. Protams, ka tam visam nāk līdzi visādi dažādi paskaidrojumi un piemēri.
veidi, kā tas strādā. Jā. Bet, ja es tev jautāju, kas tev ir mīlestība, kā tu to skaidrotu, jo šī ir kaut kāda mana definīcija un vēl jau cilvēki. Kaut vai, varbūt tā, zini kā, man liekas, tam nav obligāti uz šo jautājumu nav jāatbild ar definīciju, jo kas tev ir mīlestība, tur jau var likt visu to, kas ir, kā tu jūti to, kas tas ir, kur tu to redzi. Mīlestība, es mīlestību redzu kā visu, kas ir labs un gaišs, un tur visur, man liekas, ir tā mīlestība, kur ir tas labais, jo, man liekas, ka mēs jau februārī par šo runājām, kad cilvēki, pieņemsim, savstarpējās attiecībās, ja viņiem ir tā mīlestība viņu, bet ja viņi sāk, tur darīt pāri kaut kā ar vārdiem vai rīcībām tam otram, un tad to es sauktu, ka tā nav mīlestība. Tā ir absolūti nemīlestība, manuprāt, jo tādās sliktās rīcībās, tur ir visādas traumas, un tur ir visādas tādas lietas, un tā noteikti nav mīlestība, tās ir citas lietas. Kaut kādas dusmas un naids. Es nezinu, vai es tagad man kāds saprast, bet kaut kā tā, viss tas labais un gaišais. Tā ir tā mīlestība man, kā es to redzu. Bet, grūti. Katram tas būs varbūt citādāk. Un tas jau normāli, jo mīlestība katram noteikti ir citādāk. Un kāds viņi noteikti ir pieredzējis. Man tieši šobrīd tikko bija saraksts ar vienu paziņu draudzeni, kur arī es ceru, ka viņi atnāks uz sarunām, jo viņai tas pieredzes stāsti nav tādi, rožainākie. Un ir kaut kāds tas, ka tā mīlestība, ka cilvēkiem tās pieredzes ir arī tādas ritīgi sāpīgas. Un daudz tās pieredzes droši vien varbūt ir nevis ar pašu mīlestību saistīts, bet ar kaut kādu to nemīlestību. Bet viņi kaut kā pievelk to, jo, ja mēs runājam par attiecībām, un tur ir kaut kādas, toksiskas tās attiecības, tad man liekas, ka cilvēki ātri to ieliek plauktiņā, ka mīlestība, ka mīlestība ir arī viss šis te. Jā, nezinu, piemēram, bet tas būs ļoti tā personīgi. Bet labi, dzirdēt. Piemēram, kad tikko bija šī situācija, kur par šo varbūt nevajag runāt. Labi, nevajag runāt par lietām, kurām nevajag. Vai kaut kāda galvenā? Nē, es vienkārši gribēju tā padalīties. Man liekas, vienkārši dzīves piemēri jau vienmēr spēcīgāk iedod to sajūtu par lietām, ko tu stāsti. Bet bet labi, es tagad apmulsis, atvainojos. Man vienkārši, es nezinu, kurš to dzirdēs, un man ir bail izteikties pārāk atklāti, laikam, bet tā mēs vienmēr baidamies, un tāpēc mēs neko nestāstam, bet varbūt vajag, tagad es aizgāju tādā spirālē. Labi, mēs varbūt varam, nezinu, piemēram. No savām pieredzēm. Varbūt tā nav mana pieredze, tā ir varbūt draudzenes pieredze vai kādam citam, bet piemēram, kad situācija, kur tava mamma mierinot tavu otru bērnu, nejauši pasaka ne to labāko par to savu otru bērnu, lai vienkārši mierinātu to, kuram tagad grūti. Un es domāju, vai tas ir caur mīlestību? Es domāju, ka nē, jo viņi pasaka sliktas lietas par to otru bērnu. Kas atkal nav mīlestība. Ja tā nav mīlestība, tās tad ir tādas, bailes, bailes, ka tas, kas notiek ar to esošo bērnu, kur viņu mierina, vai ka viņam vajag palīdzību, viņa nezina, kā viņam palīdzēt, viņa ķerās pie visu, kas viņai ir. Bet tādējādi nodrot pāri varbūt tam otram bērnam. Un tas nav caur mīlestību, es domāju. It kā ir, un te ir tik sarežģīti atbildēt uz to, vai ir vai nav, bet man liekas, ka nē, jo tāda nav mīlestība.
tad nodevība liekas tāda, varbūt. Jā, lūk, tad tas mums varbūt vajag sarunas, uztaisīt arī sarunas par naidu, zini. Jo vēl kaut kādā, kas ir tās enerģijas, kas tur nāk, vai, kad mēs reizēm izdarām kaut kādas šādas lietas, kur it kā tu pret, kaut vai, piemēram, tu pret partneri esi ritīgi jauks un, tā kā, mīlošs, teiksim tā, un tad ir kaut kādi, brīži, kad tu kaut ko uzcērt viņam vai kaut ko. Kas tas ir, kas tur nāk ārā? Tās traumas, jā, mums jau arī ir bijušas šādas mini epizodītes, kur tu netīšām, un tajā brīdī tu varbūt esi mazliet uzvilcies par kaut ko, tev kaut kas tur darbā neiet un tā. Un, nezinu, pietiek ar vienu mazu jautājumu un tu uzcērt. Un, tā, mums ir jābūt ļoti apzinātiem tajā brīdī saprast, ko tu tikko izdarīji. Tad es vienmēr mēģinu arī mūsu starpā noķert tos brīžus un tad 10 reizes atvainoties par to vienu mazo uzcirtienu, ka tā nebija domāts. Un tas nebija caur mīlestību. Tas, kā, kad es esmu uzcirtusi, tas nav caur mīlestību. Nē. Tas ir caur dusmām, caur kaut kādiem grūtumiem manī un traumām. Tā es to sauktu. Tā nav mīlestība. Mīlestība ir ziņas, tad, kad es pēc tam nāku un tev saku, ka es tevi mīlu un piedodu un atvainoju, un es zinu, ka man tā nevajadzēja un es tā vairs nekad mēģināšu nedarīt. Un es zinu, ka tā ir. Un tā ir tā mīlestība, kad es vienmēr gribu, lai šis viss starp mums, kas ir, un protams, ar citiem cilvēkiem, lai viss ir labi, lai es gribētu to mieru, tā miera meklēšanu vienmēr, jā, jebkurā situācijā, tad tā ir tā mīlestība. Nevis tas uzcirtiens, bet tas, kā tu pēc tam rīkojies attiecībā par to cilvēku, ka tu neignorē. Jo daudziem cilvēkiem liekas tendence tā, viņi tā uzcērt, viņiem tāds, whatever, man bija grūti, bet es jau neiešu tagad tur kaut ko atvainoties vai kaut ko, viņš sapratīs. Nē, nav pašsaprotam. Tā, tu liki justies kādam slikti. Man liekas, man tāda arī šī gada, man liekas, kaut kāda pēdējā gada domiņa tāda liela, kur es kaut kad gribu vairāk padalīties, bet ka izvēlēties mīlestību, ka tas ir ļoti drosmīgi un ļoti daudz no cilvēka prasoša lieta izvēlēties mīlestību. Jo naids ir absolūti viegls, vai kaut kādas tās dusmas, vai ne, tu uzcērt, vai ne, un, piemēram, tai savai otrai pusē, tu uzcērt, tas bija tik viegli. Tas tik viegli nāk, tā kā uzdirst kādam ir rītīgi viegli. Ļoti grūti ir pēc tam aiziet un atvainoties. Atzīt. Sākumā grūti. Jā. Kā kuram, ne? Tas arī atkal no tās pieredzes. Man liekas, ja tu tā ja tu tā nevis trenējies, bet ja tu to pieņem kā savu ikdienu, ka tu tā reaģēsi, tad pēc tam vairs nav grūti. Tas ir vienkārši sākums, ka tu... Es tādā ziņā vispār par mums nedomāju. Es zinu, ka mums tas ir tāds, bija kaut kāda situācija vai kaut kāda sabērze, un tad pēc tam viens otram iet un atvainojās, un es zinu, ka mums tas neprasa tā kā neko tik daudz, bet mums līdz šādam līmenim vajadzēja tikt, un es esmu 100% pārliecināts, ka es esmu daudz reizes izvēlējies neaiziet atvainoties, jo vienkārši to ir ļoti grūti izdarīt, un tur ir jāpārkāp pāri sevi un šo mīlestības enerģiju aiznest un izrādīt un izlikt. Vieglāk ir palikt un klusēt un neko, un tas norims, un tā, bet tas jau viss uzkrājās kaut kur. Jā, mēs jau taču negribam būt atbildīgi par visu to, ko mēs darām. Jā, Dievs nedod par kaut kādu atbildību vēl uz pleciem. Vai nē? Es atkal kaut ko slikti izdarīju, man tagad nē. Cilvēkiem gribas būt pūkainiem jaukiem. Tā ir. Ja man kaut kā, es reizēm skatos ārā pa logu un es domāju, kā mēs varam būt tādi, kā mēs varam to mīlestību nelikt vairāk ārā? Kā tā var būt? Kā tā var būt, ka mēs varam tā uzcirst? Es tā vispārinu. Kā tā var būt, ka mēs tā varam uzcirst un tas ir tā kā ok? Jā, tas kaut kā mums saprotamāks liekas tiešām
no bērnības, tur tā, ko es esmu sapratusi savukārt pēdējos gadus, un kāpēc tā varētu būt, ka visiem vienkārši ir pietrūcis tās mīlestības gan bērnībā, gan tagad. Un tas ir tā visa pamatā. Un ja tev pietrūkst tā mīlestība un tu neesi mīlestības piepildīts, man liekas, tev grūti būt tādam, kas neuzcirtīs. Un tās dusmas ir vairāk tev lādētas iekšā nekā tā mīlestība. Un tāds tu esi izveidojies. Tas, ko tu patērē, tas, kā tu dzīvo, tāds jau tu esi. Un tā tu tur sev būvē. Tagad ir tā izvēle, jā, ko mēs darām. Mēs laižam iekšā vairāk tās dusmas vai to mīlestību. Kā mēs to darām. Es nepārmetu tiem cilvēkiem. Vienkārši gribas, es viņus saprotu absolūti. Bet mums ir izvēle. Tagad pieaugušā vecumā mums ir izvēle. Bērnam nē, es saprotu, bet pieaugušā vecumā mums tagad gan ir izvēle. Ko mēs darām. Es atceros, ka caur Ānu ejot terapijā, es neatceros, kāds bija tas konteksts, bet kad no 18 gadiem tu esi tā kā atbildīgs. Jā. Tagad tas viss ir uz taviem pleciem. Jā. Un te atkal ir tas, tas prasa baigo drosmi. Iet un stāties pretī visu tas, kas tev ir salādēts iekšā, un tagad to izlādēt ārā un likt iekšā to mīlestību. Tas ir tāpēc, ka grūts tas process, un man liekas, ka mēs apkārt ir cilvēki, kurus mēs redzam, kuriem, piemēram, attiecībās ir grūti ieiet, jo tā atvēršanās mīlestībai un mīlestības enerģijas laišana iekšā un došana tālāk kaut kādā mērā tevi padara ievainojumu citiem cilvēkiem. Jā. Un man liekas, ka tas, un citiem ir, un daudziem no mums ir bijušas šādas pieredzes, kur, tu esi kaut kādās attiecībās, un tad tur ir kaut kāds uzmetiens liels, vai ne, un tu teici sāpināts, un, jo tu biji atvērs sev to sirdi vaļā, un tev ir ļoti viegli sāpināt, ja tas mūs nav priekšā, un tad cilvēkiem ir bail pēc tam iet atpakaļ šādā te riskēt ar savu to sirsniņu. Jā, es saprotu, bet es aizdomājos. Jā, par tiem mūriem. Man ir žēl, ka tā ir, jo man liekas, ka tos mūrus būvējot un visu laiku baidoties, mēs tik daudz ko sev atņemam. Mēs bieži viena no tādām atziņām arī, kas pēdējā laikā ir nākusi, ka tad, kad mēs ejam attiecībās ar kādu, vai draudzējamies, vai jebkādās attiecībās, mums ir tā tendence, un īpaši attiecībās ar otru pusi, mums ir tā tendence sagatavot sevi tam brīdim, kad jūs izšķirsaties, zini? Tā kā daudziem ir tāds, es jau saprotu, ka varbūt arī šitā, un tāpēc es atstāšu kaut kādu daļiņu sev, un tās šaubas es tur atstāšu. Un tad man liekas, un tad tas cilvēks ir ties attiecībās principā, nezinu, cik procentus. Viņš nav 100% tur. Viņš ir 60, 70, 80, cik viņš tur ir vēlējies atstāt sev tās šaubas iekšā ar domu, ka, jo tev jau jābūt taču stipram, vai ne? Tev taču ir, jūs izšķirties, tev jābūt stipram. Tu tad, nezinu, tur citi tev pārmetīs, ka tu muļķi, tur bija, nezinu, tā noticēja tam visam, bet pastāst, kā sanāca. Bet man liekas, ka, ja tu ej attiecībās ar kādu, tev jāiet ar 100%. Tu nedrīkst atstāt nevienu šaubu, jo tās šaubas, tās var just. Un tas otrs jūt, tu pats jūti, tu pats neizdari visu līdz 100%, tā kā tu neatdodies 100% tam otram. Nezinu, vai 100% attiecības tu vari tā izveidot, tā. Un tāpēc, man liekas, man vienkārši ļoti žēl, ka tā, un es saprotu tos cilvēkus, ka viņiem tā ir, man vienkārši žēl. Bet kurš ir tas brīdis, kad tu tā kā iekšā uz 100% tajās attiecībās? Kā tu domā? Jo... Uzreiz? Nē, labi. Kaut kā, jo iedomājies, tu tā kā ej iekšā tais attiecībās. Nē, tad, kad tu jūti, ka tas cilvēks ir... jā, ok. Es domāju, kā, tā jau tāda sajūta, un to jau nevar pateikt.
tevi satiku pirmajā dienā, es biju gatava iet 100% iekšā. Man nebija jautājumu, bet kādam vajadzēs ilgāku laiku. Tas ir ok. Vienkārši tu un iedomājies, cilvēki vēl precās, vai ne, un viņiem ir tādi 60%. Tā. Crazy. Un man liekas, tā nevajag darīt tā cilvēki. Nevajag ļaut sev šaubīties par tām lietām, kas starp jums ir. Tur arī jāskatās, man liekas, ja ir tās šaubas, tad jautājums, kāpēc tās šaubas ir. Jā. Un viņas bieži, es domāju, ka lielākoties, cik es esmu dzirdējusi, kāpēc tās šaubas, un man kā ir bijis arī, protams, kad lielākoties tas ir tāpēc, ka sabiedrība kaut kā tā ir pieņēmusi, mums tā ir teikts, vecāki tā teikuši, draugi tā teikuši, tā vienkārši ir pieņemts, ka tu, kad tev ir tu atceries, ka tev bija tāda pieredze, vai arī viņiem bija tāda pieredze, un kad nekas jau nav mūžīgs, un principā tu jau nekad nezini, un vienkārši Dieva dēļ tikai pasargā sevi. Bet tad, kad jūs izšķirsieties, es nedomāju, ka tev tie paturētie procenti kaut ko vajag mainīs, tev tāpat sāpēs, jebkurā gadījumā. Un es domāju, un tad man liekas, man pirms daudziem gadiem kaut kādu šādu foršu domu, kāds pateica par to, ka, kad, man liekas, tā bija arī ko terapeiti, kad ja tu būsi gājis tajās attiecībās ar 100% pēc šķiršanās, ja kaut kas neizdosies, tu nevarēsi tev nekad pārmest, ka tu kaut ko neizdarīji. Tu zināsi priekš šaus, ka tu izdarīji visu, ko tu varēji izdarīt, un tu neatņēmi neko tām attiecībām. Tu iedevi visu, ko tu varēji. Un man liekas, ka tad ir jābūt vieglāk. Kaut kā, kad es neesmu vainīgs. Kāds, un ir ok, ja nesaiet tur, nezinu, kaut kādas enerģijas vai kaut kas, bet es domāju, ka jābiet 100% iekšā tajās attiecībās, jūs ātri sapratīsiet, ir nav. Tad arī kaut kādās tādās sabiedrības situācijās jūs tos konfliktus arī risināsiet atbilstoši. Jūs neatstāsiet sev, jūs pat neredzēsiet izejas durvis, jo tādas nav. Jūs vienkārši skaidri zinat, ka mums šis ir jāatrisina savā starpā, jo jūs esat iekšā tajā uz 100. Hei, mums ir šī tāda situācija, skaidrs, ka viņa ir grūta, nezinu. Ir gan jau arī kaut kādi slikti piemēri, kur gan jau jāmeklē tās izejas durvis, un tā nevar visu vispārināt, bet tas konflikts tiek risināts citādi. Nevis meklējot uzvarētāju, kurš uzvarēs šajā strīdā vai kā. Bet tā ir sadarbība. Bet tā ir sadarbība un nav vainīgo. Un nav tādu, nezinu, tur domu un tekstu, kad visi šķiramies vai pie pirmajām problēmām kaut ko. Jo tu esi interesēts palikt, jo tu ar 100 nāci šeit iekšā. Tā. Tas jā. Bet grūti. Es saprotu, ka nav viegli. Tas izklausās tā, tā vajadzētu būt. Bet es absolūti saprotu, ka tā visbiežāk nav. Un es nepārmetu tiem cilvēkiem. Tur ir darbs, baigais darbs. Un darbs nevis attiecībās, bet ar sevi sākumā. Vai tu būsi gatavs iet ar tiem 100% iekšā? Kur tu esi? Kāds tu esi? Vai tu esi gatavs šādām attiecībām vispār? Vai tu esi gatavs atdoties tā attiecībām? Nevis atdoties, bet būt tādā 100% partnerattiecību tādā modelī. Vai tev būs bail vēl joprojām? Vai tev ir traumas kaut kādas vēl palikušas, tāpēc tev ir bail? Tāpēc tu gribi paturēt? Tas jau jautājums sev pašiem vienmēr. Attiecības jau neko neatrisinās, attiecības neko neslabos. Tev, tas ir, un ir skaisti, tā mīlestība ļoti skaista, bet tev ir jābūt, tev jāiet iekšā tādam veselīgam un gatavam. Tā. Un tad jau arī, kāds tu esi, tādu tu piesaisti, vai ne? Tas man liekas arī es par šo kaut kad domāju, ka tu strādā ar sevi, tu domā par to, kas tu esi, kas tevi triggero, varbūt kaut kādas traumas, varbūt tu ej pie terapeita, varbūt pašterapijas kaut kādā veidā tu strādā ar sevi un tu jau ātrāk vai vēlāk sasniedz to nākamo līmeni, aiznākamo līmeni un tad jau tu sāc skatīties uz šādu te plus mīnus tādu pašu līmeņa cilvēkiem, kas arī, piemēram, man ir super. Mēs tur tāds dīvains pāris, ne? Jā, bet man ir super tā kā liels
prieks, ka tas, kā mēs risinām kaut kādas situācijas, un arī kaut kādas sadzīves situācijas, kas ne obligāti konflikta situācijas, mēs esam plus mīnus tas pats līmenis. Un līdz ar to ir viegli saprasties un viegli izrunāt tās lietas, kur varbūt ir kaut kāds, nezinu, kādam domas par šo lietu šādas un kādam šādas, un mēs par to varam parunāt. Kur kaut kādā citā situācijā viens otru varbūt pat nesaprastu. Jo vienkārši tu varbūt nav sasniegts tas līmenis, ka tu spēj pieņemt to, ka tas cilvēks ir citāds un ar citādām domām iespējams un tam līdzīgi. Man liekas, ka tu kāpi no tos līmeņus, ka tu jau tādus cilvēkus pēc tam arī meklē, jo tas tev ir tā kā svarīgi. Vai, piemēram, man ļoti svarīgs ir tas miers mājās, un ka es varu būt, un ar tevi jau kopš pirmās dienas ir tas miers. Un es vienmēr braucu vai eju mājās priecīgs, un es zinu, ka tur būs mans miers, jo man vajag manu mieru, un man nekad netraucē tas, ka tu esi mājās. To ar savu to klātbūtni es varu būt gan ar tevi, gan būt pats ar sevi, neatkarīgi no tā, vai tu esi vai neesi mājās. Man vajadzēja līdz tam tikt. Man vajadzēja sevi attīstīt tik tālu un sasniegt tādas līmeņus, lai es vispār varētu tā kā ar tādu cilvēku kā tevi būt kopā. Tā jau tas ir, jā. Bet reizēm ir tās līmeņa atšķirības kaut kādos. Labs taimings tādā ziņā. Jā, labs taimings. Jo noteikti, es esmu bijis piesuši visādās attiecībās, Bet arī tas jau arī ir, ne jau ar visiem tu varēsi iet tajos 100%, tāpēc, ka tie nav tavi cilvēki vienkārši, kaut kā pēc ar tiem cilvēkiem tev ir jābūt. Es nekad dzīvē neesmu nevienās attiecībās bijusi 100%, izņemot šīs ir, tā, kad bet tāpēc, ka tu jūti, ka tas īsti, un arī tā ir tāda maģiska mistērija, kā atbildēt jautājumu, vai tas tavs īstais cilvēks. Tu saitīs. Es nezinu, ko pateikt. Un vienīgais cilvēks, kuram uz šo jautājumu atbildēt, esi vienīgi tu pats. Jā, absolūti, jā. Jo citi jautā, man liekas, parasti šos te jautājumus mēs viens otram esam jautājuši apkārt ar draugiem, paziņām, vai tas ir īstais vai nē. Man liekas, tāds, te nav citam jāpierāda. Nevienam, ka tas ir tavs īstais cilvēks. Un tur var būt tā kā visneloģiskākais savienība, tur sanākus kopā vai neloģiskākā situācija, bet tas kaut kā pēc tas strādā un vienkārši tā ir. Un viss. Jā, jautājums vai ir miers, jā. Tas miers, man liekas. Es domāju, ka katrs gan jau meklē to mieru. Tur tais mājās. Jā. Man liekas, mums par šo bija saruna kaut kad par to, ka bieži pēdējā laikā saku, mēs skatāmies no savas perspektīvas, vērtējam pēc sevis, bet mēs kaut kad runājam, mums bija diskusija par šo, vai ir cilvēki, kuri meklē tieši to, ka viņiem vajag visu laiku to akšanu, un ka varbūt tajā visā akšanā un visā tajā dinamiskajā dzīvē ar to partneri, tas ir viņu tā kā miers, ka tas viņus tur mierīgus, it kā viss apkārt notiek un ir... Ja tas viņus dara mierīgus, jā, noteikti. Tas miers jau nenozīmē sēdēt dīvainā. Tas miers ir, tā kā... Mēs jau arī nesēžam visu laiku dīvainā, mēs arī daudzamies pa pasauli, bet ir miers, vienmēr esot blakus ir miers. Kad nevis skandalēties un bļaut vienam uz otru un pārmest, tas droši vien, kad izklausās pēc nemiera drīzāk nekā miera. Bet, ka jums saskan, jūs varat darīt visu kaut ko, bet ka jūs... kad jūs rodat mieru arī jebkurā tādā stresa situācijā, ka jūs nebļaujat viens uz otru. Tā. Un es zinu, kad ir cilvēki, kur attiecībās viens uz otru bļauj un tā, un tu viņi saka, bet man jau ritīgi patīk, ka mums ir tādas kaislīgas attiecības. Jā, es nezinu. Man šķiet, kad tas vienkārši nav veselīgi. Tas, ka tas kaut kādā veidā strādā, jā, bet es nedomāju, ka tas ir miers un tas ir tas, ko tas cilvēks tā kā gribētu ilgtermiņā. Bet varbūt grib labi. Katram citādāk, bet es domāju vienkārši, ka tas nav veselīgi tā dzīvot tādā drāmā visu laiku. Tā atkal jautājums par to, kas ir mīlestība un kā tā... Tā nē, jā.
nē, tā, ne. Bet man tā ir. Es vispār varbūt tās man grūti pieņemt visādas tādas agresijas vai kaut kādas tādas, nezinu, dramatiskas izpausmes, kur cilvēki spēlē spēles savā starpā un, nezinu, vienkārši gribu šodien pastrīdēties. Es esmu dzirdējis, ka ir tā, ka cilvēkiem patīk, dāmas reizēm viņām tāds vienkārši grablēcīgi gribas pastrīdēties. Jā, šo es varbūt tā neizprotu, bet man arī viss nav jāsaprot, bet vienkārši es domāju, vai tā ir mīlestība, es nezinu. Tā atkal, man liekas, tas ir tas līmeņa jautājums. Kas ir tas, kas tevī tā doma gribās šodien bišķi kekšana, gribās pastrīdēties? Aiziet. Man prātā vienkārši nenāk, kā es tā varētu sēdēt, un man tagad gribās kaut kādu drāmu uztaisīt. Jo es priekš sevis esmu gadu laikā izsacinājis, ka tas vienkārši ir absolūti lieki, tas nodara pāri gan man, gan citiem kaut kādā mērā. Un kam šis ir vajadzīgs, šis nevairo labo vispār. Nē, tad viss eskalējās šausmīgi. Jā, un tad tas viss kļūst neparedzami. Jā, bet jāatzīst gan. Es teicu, ka es to nesaprotu. Nē, es saprotu, man nevis saprotu, bet nesaprotu. Es arī pats sev nesaprotu, jo es esmu bijusi tā meitene vienās attiecībās, kur man bija tāds, man garlaicīgi, es varbūt kaut ko varētu, kaut ko zinu tāds. Bet tas nebija ne caur mīlestību, neko labu. Tas bija noteikti caur traumām, caur kaut kādām pierastām lietām, caur ģimenes situācijām, kur ir bijuši drāmas. Kaut kas droši vien tur es meklēju kaut kādu komfortu, varbūt, jo tas bija kaut kas zināms strīdi. Es domāju, ka tā, un paldies Dievam, man vairs tā nav. Jo es rūpējos par savu mentālo veselību un esmu tikus pār kaut kādām šīm lietām un vairs tā nedaru absolūti. Un vai es jūtos daudz labāk? Jā, absolūti. Man tā kas bija tur, paldies Dievam, viņu vairs šeit nav. Jo tas miers, ko es jūtu šeit šobrīd ar tevi, es jūtos ļoti laimīga. Lai arī kas dzīvē notiktu, es vienkārši esmu laimīga, ka tā ir, ka tu vari būt ar to cilvēku, jebkuru un jebkādos settingos, un tu jūti to mieru. Tu vienkārši esmu laimīgs. Viss kārtībā. Tā. Tāpēc, jā, es nedomāju, ka tas ir, ka tāds attiecību modelis varbūt ir tāds, ka mēs pieņemam, ka katram jau citādāk. Bet tas ir mans viedoklis. Ja kāds domā citādāk, es nenosodu, viss kārtībā, jūs katrs domā citādāk. Es vienkārši tā domāju, ka tas nav veselīgi, priekš mentālās veselības. Ja mēs pavajautātu droši vien arī terapeitiem, gan jau viņi arī līdzīgā virzienā to virzītu. Es iedomājos vēl par to sevis tā kā kaut kādu mīlēšanu un kopšanu un to nākamo līmeņu sasniegšanu. Man šķiet, ka ir jābūt stipram kaut kādā mērā, lai to mīlestību dotu un raidītu. Jo viņa reizēm tas notiek ļoti viegli, bet reizēm ir vienkārši, es pats man šeit esmu jutis, ka ir ļoti grūti dot mīlestību kaut kādos dzīves brīžos, ka nav spēka vienkārši, nav enerģijas. Un tas noteikti ir bijis saistīts ar to, ka, pirmkārt arī kaut kādām ārējām lietām, kas man ir satricinājušas un novedušas kaut kā mentāli tādā punktā, kur man ir grūti izdarīt kaut kādas lietas un kur vēl kādam citam dot to mīlestību. Un tanīpat laikā arī kaut kādās sūtīgās dienās, kad ir ne tikai diena slikta, bet arī atkal ārēji kaut kādi procesi dara nemierīgu un liek uztraukties par kaut kādiem jautājumiem, tur kaut vai finanses, darbs vai kaut kas tāds. Es esmu ievērojis, ka es, pieņemsim, veikalā pie kases vai narvītī ieejot vai viršos kaut ko pasūtot par spīti tam, ka es esmu rītīgi satricināts un visa tāds akšens notiek apkārt, kas man nedara mierīgu. Es uzsmaidu tai pārdevējai un pasaku to paldies, un es ļoti jūtu, kā tā mīlestība, tādu mazu trubiņu tā kā iznāk ārā, un es viņu tā kā iedodu. Es nezinu, vai tas otrs cilvēks to jūt, bet es jūtu, kāds ar mani tas iznāk, kur spīti tam, ka es neesmu varbūt tajā brīdī gan stiprs, lai vairāk dotu to mīlestību ārā. Un man šķiet, ka tur kaut kā šo vajadzētu padomāt un parakstīt un pastaigāt šo domu karti kaut kādu un pameklēt,
kādam tev ir jābūt, lai šo mīlestību tā kā spētu dot arī citiem tālāk. Jo man liekas, ka tur arī tā, ka tas prasa spēku, ne tikai drosmi kaut kādos jautājumus, bet arī spēku kaut kur prasa. Jā, noteikti, jā. Tas prasa spēku, bet es domāju, tas prasa spēku un principā, man liekas, dīlot vienkārši ar to sūdu galvā, kas bloķē to mīlestību, kas tev neļauj viņu vest uz āru. Es domāju, ka tas ir tas grūtums. Ka mīlestība, ja tev, pieņemsim, tie bloki tur nav, jā, tie smagumi kaut kur. Jā, tad jau viegli. Tad viņi jau pati plūst. Bet tieši tā arī ir, man liekas, jo labi, es nevaru tā kategoriski teikt. Viss, ko es šodien saku, ir absolūti mans viedoklis, tikai es nesaku, ka tā visā pasaulē ir. Lūdzu, neuztveriet tā. Katram tā nav. Katram tā nav, es vienkārši tā domāju. Tāpēc jau mēs te dalāmies vienmēr visu ar savām domām, un tas ir forši. Un pieņemiet, lūdzu, mani. Bet, jā, kad mēs bijām Santiago ceļā, man liekas, kad mēs tik daudz skaistu cilvēkus sajūtām tur apkārt, vienkārši tur pastiprinātāk arī šeit Latvijā ļoti daudz tādu cilvēku, vienkārši tur pastiprinātāk tajā ceļā varēja sajust to, cik daudz skaistu cilvēku ir, kuri dod to mīlestību ārā uz visām pusēm, pie katras iespējas un katrā sekundītē. Viņi vienkārši tādi viscaurēm ir, jo viņi ir veselīgi cilvēki. Viņi ir tikuši vaļā no kaut kādiem blokiem, vai arī viņi ir dzīvojuši vispār citā valstī, kur varbūt viņiem kultūrā nav tik spēcīgs šis dusmīgais latviets, kā mums šeit ir. Ja viņiem tas ir citādāk, viņi ir priecīgāki varbūt, to arī jūt. Kas kam patraucē. Bet jā, es domāju, ja mēs noņemtu cilvēkiem nost visus šos sūdus, kas viņam galvā ir, un visādas traumiņas, un visādas stigmas, un visādas saburtus stereotipus par kaut kādām lietām, es domāju, ka tad tur nāk tā tikai mīlestība. Tā. Jo es domāju, ka cilvēks ir, cilvēkam pamatā jau ir paredzēts te pasaulē nākt un mīlēt. Mums vienkārši tā pasaule bišķiņ pačakarē, un tad mums ir kaut kā jādīlo. Gan jau, ka mēs esam salīdzinot ar kaut kādiem citiem laikiem diezgan tālu tikuši šajā jautājumā. Absolūti. Un, lai gan varbūt šķiet, ka daudz kas ir slikti, bet gan jau, ja salīdzina tos progresus, kur mēs bijām un kur mēs esam, tad gan jau kaut kāds savs ceļš ir noiets un ir izdarīts. Es pirms pāris gadiem domāju par šo, ka pasaule, visu laiku mutuļo un visu kaut kādas briesmīgas lietas notiek, un ka to progresu nejūt. Un tad es aizdomājos, tieši par šo, ka tas progress vienkārši uz tās laika līnijas mūsu dzīves laikā liekas tā kā ritīgi mazs, bet patiesībā jau tas prasa vienkārši laiku. Bet zini, man liekas, ka man personīgi nešķiet, kad mēs baigi neiet uz priekšu, jo es atceros savu bērnību un es domāju par tagadni. Dienu pret nakti, kā mēs runājam par mīlestību. Kā cilvēki ir atvērušies, ka mēs domājam par to visu, ka mēs iedziļinamies tajā visā, mēs atceramies to, ka mēs nedrīkstam, ka mums jādomā, ko mēs sakam, ka mēs varam kādu sāpināt un tā kaut kā par... Man savukārt sajūta, ka tas viss ir pamainījies. Jo, labi, neņemot vērā to, ka mūsdienu paudzei liekas ritīgi cringe par mīlestību, ka jau runātāji izpaust kaut ko, bet zin kā, man liekas, es arī vairākas reizes esmu teicis, arī tikko man bija uzsaukums nāciet runāties un piebildu, ka mēs jau visi par to esam kaut kādā mērā domājuši un runājuši, un mēs katru dienu paši ar to saskaramies kaut kādā formātā ar mīlestību. Un tas cringe vienkārši, man liekas, ir kaut kur tajā, ka tu atveries un mīlestībā ir kaut kāds tāds maigums klāt un kaut kāda tāda gaisma un mīļums, kas, liekas varbūt tāds bērnišķīgs, nepriekš pieaugušiem, un tad kaut kā, man liekas,
cilvēki to ir. Jā, liekas, ko tu nevar būt tik maigs šai pasaulē, kur tik daudz kaut kas ir. Tagad jābūt ir stipram un asam, jāpastāv par sevi, un tu esi labākais. Un visādas tādas lietas, kas tev... Vai arī tas, kad par šo tematu, neko jaunu mēs šeit tāpat neizrunāsim, mēs neko jaunu neizdomāsim, mēs vienkārši runāsim par to pašu mīlestību, mēs visu kaut ko, saliekam kopā un mēs turpinām par to runāt. Nekas jauns jau nerodās, tas ir ok. Protams, mīlestība ir mīlestība, viņai jau neko mēs tur nepieliksim klāt. Jā, kāda viņa ir, tāda ir. Mēs vienkārši turpināsim runāt un atgādināt, un to jau vajag. Tas baigi svarīgi ir. Tā atgādināšana ir vissvarīgākais. Un tas ir tas, kāpēc mēs šeit esam atnākuši un mēs šobrīd runājam. Es jau zinu, ka daudz zinu un daudziem ir viss kaut kas izdomāts un saprasts un tā. Daudz zina un viņi ir piemirsuši. Un tad viņi noklausās, viņiem tāds ok, forši. Jā, bija piemirsis. Dzirdēt, man liekas svarīgi dzirdēt, ka var par šo runāt. Tas ir ok runāt. Un man liekas, ir ok kļūdīties. Šīs sarunas notiek jau gadiem. Un es droši vien, ja es klausītos kaut kādu veco sarunu, kur es runāju, man būtu tāds, te man domas ir mainījušās. Jā, tas ir arī normāli. Jā, un man liekas, ka... tā mēs meklējam tās atbildes, bet tās kaut kādas pamatlietas jau paliek, ka ir svarīgi par to runāt, atgādināt šīs lietas, pieņemt tos kaut kādus citus viedokļus, kas varbūt nesakrīt ar savējiem. Jo es esmu pilnīgi gatavs, kāds atnāk uz šīm sarunām un pasaka, ka mīlestība ir sūds un viss, ko mīlestība ir darījusi, ir sāpinājusi. Es saprotu, tā ir. Tur mēs varam brist jau dziļāk par to, vai mīlestība spēj sāpināt, vai tur kaut kādas citas lietas, kas tam ir par pamatu. Es absolūti saprotu šādus piemērus arī, kur cilvēki tā jūtās. Es arī esmu jūties sāpināts un salauzts un tam līdzīgi. Bet vai tas ir bijis no mīlestības? Es domāju, nē. Bet tas aplīp. Jo to ir vieglāk nodefinēt. Tur tā salauztā sirds. Jā. Jo tu... Pieņemsim, nezinu, kāds tev ir sāpinājis, tu nesaki, man sāpināja, jo tam cilvēkam ir trauma, un viņš man tāpēc saka. Protams, jā. Man sāpinājums bija salauz, man mīlestība salauz. Jā. Mīlestībai tādā ziņā viņa plāt rokas, es nezinu. Es nav vainīgi. Es nav vainīgi, ko es izdarīju? Ko jūs? Tur ir citas lietas. Es daru, kas man jādara. Prasa naidam, es tā nezinu. Jā, naids tāds sēž, man neprasa. Tu prom. Es ir dusmīgs. Jā, es ir galīgi dusmīgs, jā. Liec man miera. Zini, ko es domāju? Man liekas, atkal mēs nerunāsim neko jaunu, bet mēs varam par to parunāt, par to attiecībās, ka mēs ejam iekšā un ka gribās, lai tas otrs cilvēks ir tāds, kā man gribās, lai viņš ir. Un viņš nav. Tāds temats baiglabais, Jā. Jā. Parunājam. Parunājam. Tā mēs daram, jā. Kāpēc mēs tā daram? Jo, piemērs ir dzīves, jā. Tad, kad tu ienāci manā dzīvē un es ienācu tavā un mēs satikāmies, mēs esam kopā šobrīd vairāk nekā gadu, jā. Vai arī... Jā, kāds domās, vai kā svaigi. Jā, kāds domās, vai kā svaigi, bet ne, šī nav pirmā reize. Nav pirmā dzīve, kad mēs tiekamies tā kā. Bet man viss, kas tu esi, katra tava detaļiņa, katra tava nianse, katra tava darbība, man nenormāli patīk. Jā, man arī. Attiecībā pret tevi. Jā. Es arī savu tikai. Un tā kā, pilnīgi viss, un man, protams, tā kā mēs satikāmies, man nebija tāds saraksts, ka man vajag tādu partneri, kas dara šo, liek puzles, māk gatavot, tur dara šo. Man tāds saraksts nav. Un šobrīd tu esot kāda tu esi vienkārši un neko neslēpjot un neliekuļojot. Man drīzāk papildinās saraksts, kāpēc es tevi mīlu. Jā. Un man nav nekas, ko es tevī gribētu izmainīt. Savukārt kaut kādās, tur citās attiecībās, kuras esmu jutis, ka kaut kāda lieta man nepatīk, un tad tās lietas sāk tā kā arvien vairāk tā kā krāties. Es priekš sevis saprotu, ka vienkārši tas nav mans cilvēks. Jā.
Jo kā man patīk teikt, es nevaru likt cilvēkam elpot citādi. Tas ir briesmīgi kādam likt elpot citādi vai darīt kaut ko citu. Tas cilvēks ir šāds. Tur tie iespējams ir kaut kādi, no manas skatu punktu, tur kaut kādi netikumi vai mīnusi, bet ne, tāds viņš nāk. Un kāds atkal, tas mans saraksts, kā es uz tevi skatos, kāds tur skatītos, un tur būtu mīnus priekš viņu. Jā, noteikti. Un tas ir pilnīgi normāli, un man liekas, sāpīgi ir tas brīdis, kad tu gribi to otru cilvēku izmainīt. Jā, es domāju, ka tas nekad, labi nevar teikt nekad, visbiežāk, es domāju, tas nav par tām lietām, ka viņam nepatīk, kā viņš grūst, nomazgā kaut ko. Tas nav par to. Tur kaut kas, man liekas, ka klašo vienkārši to cilvēku enerģijās, savstarpējās, tie kopīga enerģija, ko viņi veido. Jo tas nevar būt par tādām lietām. Tur ir kaut kas dziļāks. Un tad, ja tev sāk triggerēt visādi šitādas lietas, tad jā, man liekas, tāds jautājums, vai tu ar šo turpināsi dzīvot, vai tev tiešām liekas, ka šis ir tavs cilvēks, ja tev viņš tā uzvelk ar visādām šādām mazām niansītēm. Šodien, ka nē. Tā jau nevar būt. Es nevaru iedomāties. Tu varētu darīt arī tās lietas, kas man ir besījušas citās attiecībās, bet man nebesītu. Jo tas ir tu. Tas vairs nebūtu absolūti vienalga par tām lietām. Kaut kā. Ka tur ir. Es tā praktiski uzskaitīju tās lietas, bet ka tur ir vēl kaut kāds tas enerģētiskais līmenis, kas man, piemēram, tu es nezinu, dari lietu X, un es absolūti dievinu, ka tu dari lietu X, kaut vai citās attiecībās tas cilvēks darīja tieši to pašu, bet man arī tik krīt uz nerviem. Jā, tas jau par to enerģiju, jā. Kaut kāds savstarpējo. Varbūt tur kaut kas arī, tur kaut kas izlīdzinās. Zini, ja man, piemēram, nepatīk tā lieta X, bet tev ir 5 lietas, kas man liekas ritīgi cepī, un tā absolūti viņas apēd to lietu X. Jā, varbūt, jā. Tu to neizjūti vairāk. Tad tas ir vienkārši, tu pat neredzi, tev vienalga tas viss. Jā, bet ko, nevajag, šitas ir pilnīgi mums šie cilvēkiem jāizmirst ir un jābeidz šitā darīt ir un domāt, ka tu kādu mainīsi. Nē, tas ir ārprātis. Kāpēc? Jūs tikai savu vienmēr darīsiet pāri, man liekas. Otram arī iespējams. Un otram arī, jā. Ļoti, jā. Jūs vienkārši traumēsieties abi divi ties attiecībās un viss. Un tur neviens neko neiegūs. Labi, jūs iegūsiet pieredzi, ka šitā nevajag. Okay. Jūs būsiet traumējušies, bet tur nesanāks nekas labs no tā. Es nevaru iedomāties, kā tur kaut kas labs var beigās sanākt. Jo ir redzēts šādas attiecības, kur viens otru kaut kur maina, vai viens maina, vai kā. Un tas cilvēks vienkārši paliek par sevi. Viņš mainās. Es esmu šādi pazaudējusies vienās attiecībās, kur man tā bija jāpielāgojas un absolūti daudz, kas, nezinu, ar draugiem tu nevar tikties, šo nevar darīt, nevar to tā. Un tad es ēdu vienu dienu dīvānā un domā, kas tad tā net ir, kur viņi ir. Es vispār nejūtu, absolūti sevi nejūtu vairāk. Cik ļoti tas cilvēks gribēja izmainīt visu man būtību. Un tad jautājums, vai tas cilvēks vispār, un vai tā ir mīlestība vispār? Vai viņš vienkārši mīl kaut kādu ilūziju par tevi vienkārši, tāpēc tur tā kaut kā... Kaut kā tu uzbūri priekš sevis to cilvēku iemīci, tu mēģini samīcīt tā, kā tev patiktu tas partners. Jā. Lai gan tavs tas partners kaut kur ārā ir, kur nevajag pat mīcīt, neko nevajag darīt. Jā, atrod tādu, ko tev nevajag. Bet te atkal ir tas, ka tev iespējams ir jāsasniedz tāds līmenis, jo tas partners, šāds partners, kā tu vēlies, ir kaut kādā citā. Tā kā kaut kā, ja tā novienkāršo, kaut vai, piemēram, nezinu, tu esi Džeks, un tev rītīgi cepīt tur tādas dievas modeli type beat, vai ne, meitenes, kas tur iet uz fitnesu, bet tur tāds, karsta krētā piemērs. Jā. un kad tu neej uz sporta zāli, tev ir tāds alus vēderiņš, vai ne, un tu tā, un iespējams kaut kāds slikti ieradumi, un tu vienkārši neesi tādā līmenī, lai tāda meitene pat uz tevi, tāda sieviete uz tevi pat iespējams paskatītos. Arī nevisam. Absolūti. Es tādu šauru piemēru paņemu, kur arī tā meitene meklē, viņai ir tāds dzīvesveids, un viņai tas skaistums, un tas, ko viņa meklē partnerī, izpaužās caur sešpaku, un tam līdzīgi.
vienkārši dažādi līmeņi. Un nav tā, ka tas cilvēks ir, tas Džeks, piemēram, viņš nav iestrēdzis vienā līmenī, un tas viņa piešķirtais līmenis, kādu viņš ir sasniedzis, ka tas ir viss, ka tie ir griezti. Tu jau vari tos nākamos līmeņus sev kāpināt, un tas ir tāds izskata piemērs, jo to mums viegli uztvert šobrīd, bet tas arī tādā garīgā līmenī un kaut kādā tādā emocionālā līmenī. Ja tu gribi, lai partners uz tevi, tu gribi partneri, kas ir pret tevi mierīgs un uzklausa tevi, tev ir jāsasniedz tāds līmenis. Tev pašam tādam jābūt. Absolūti, jo arī es pēc sevis varu absolūti piekrist šim, jo es vienmēr esmu gribējusi, lai man tas partners ir tieši tāds, kāds tu esi. Bet man nebija arī tāds, protams, ka nē, vienkārši tas miers, ko tev nes, un tā spēja uzklausīt. Un es vienmēr domāju arī par to, kā man gribas, lai tas otrs vienkārši mīl mani tieši tādu, kāda es esmu. Tā, kad viņam nebesīja nekas manī. Tā. Un visādi šādas lietas. Un, protams, kad es sapratu, ka man arī tādai jābūt ir. Un tad jau tu mēģini strādāt pie tām lietām, lai es būtu mierīga. Jo es arī kādreiz biju tāda dramatiskāka un neiecietīgāka un nesaprotošāka, bet es zinu, ka man pie tā jāstrādā, lai es veidotu ar cilvēkiem veselīgas attiecības. Tad es pie tā strādāju. Un protams, ka es zināju, kad neviens no tiem, tas mans potenciālais īstais cilvēks, es nevarēšu būt kopā, ja es būšu šāda neiecietīga un nemierīga. Un es meklēju mieru, vai ne? Un es meklēju iecietību. Tad jāstrādā pie tā. Es jūtos labi un laimīgi. Tagad esmu laimīga, ka es to izdarīju. Kad es strādāju pie tā visa, lai nonāktu šeit. Man bija šeit viņa tā neteikts, citās attiecības, kas ir mierīgi. Bet, es domāju, ka es neko nepārmetu nevienām bijušajām attiecībām, jo... Paldies. Jā, jo es ticu, ka katram tam cilvēkam, kas ir bijis mūsu pagātnē, ir kaut kāda perspektīva par to, kādu mēs esam, un sava versija par to, kādu mēs esam. Un mēs kaut kad runājam arī par to, ka ar katrās attiecībās ar kādu cilvēku tu iespējams esi visdrīzāk pat esi citādāks nekā bija tajās iepriekšējās attiecībās. Un, ja tu tā apzināti uz to paskaties, tu pat redzi, ka es darīju vai nedarīju šādas lietas, bet tagad es daru vai nedaru šādas lietas šajās attiecībās. Un kas ir mainījies? Tā kā, un tāpēc, ko es ar to gribēju pateikt, ka man grūti pārmest, ja kāds mans bijusī partneri kaut kā skatās uz mani, domā, ka es esmu tāds vai šitāds, tā ir viņas perspektīva uz mani, un tas ir pilnīgi ok, ka tā. Un arī mēs droši vien skatoties uz tiem partneriem, ka mūsu tās perspektīvas ir tādas. Katram citādāk, katrs viens uz otru skatās citādāk. Tāpat kā tad, kad tu man rakstīji, kad tu esi smags cilvēks un ar tev grūti būt kopā, ka tev tā ir teikts. Un es nekad neesmu vēl joprojām sapratusi, ko tie cilvēki domā ar to, jo man liekas, tas ir vieglākais cilvēks, ar ko man ir jebkad bijis dzīvē saprasties, būt. Un tas ir stāsts par to, ka mums katram ir savējie tie cilvēki, un ka mums katram saklikšķās ar savējo. Tā. Kaut kas liekas normāli, kaut kas nē. Tu tur tā lapiņa rokās, varbūt tu gribi par to parunāt. Mums... tāds mazais stāsts, pirms tam pirms pāris mēnešiem, nezinu kādu, kaut kad es biju pie Roberta Silau ciemos runāt par mīlestību, un Roberts viņam kaut kā maģiskā veidā, un tajā sarunā, man liekas, viņš par šo pastāstīja, uz viņa galdiņa bija nokļuvusi lapiņa, kur kāds bija kaut ko sarakstījis par mīlestību. Viņam nav nejausmas, kas ir tās lapiņas izcelsme, un viņš kaut kā tieši bija, mēs jau bijām kontaktā par to, ka mums ir jātiekās, un kaut kā mistiski šī lapiņa pie viņa nokļuva, un tad viņš viņu atstāja man. Mēs par to parunājām toreiz, un viņš šo lapiņu atstāja man, un mums tagad uz galda stāv grāmata, tāda klade, pierakstu klade, kuru iegādājāmies Santiago Finisterē, vai ne? Finisterē, jā. Pasaules malā. Pasaules malā. Un ļoti tāda maģiska izskatās, un
un tad nevarēja saprast, ko viņā lai raksta. Un ir tik daudz pierakstu kladas visādas mājās, un šo negribējās iedot viņai klasisko stāstu, ka kaut kas tiek ierakstīts viņā, un tā arī paliek nekad nepiepildīt. Un šodien, nākot uz studiju, es paņēmu šo te lapiņu, jo mēs jau ar Anetu iepriekš runājām, ka parunāsim par to, kas uz šīs te lapiņas rakstīts ir. Un man ienāca prātā doma, ka katrs cilvēks, kas pie manis nāks, un Aneta arī to izdarīs kaut kādā brīdī, kad viņai būs brīdis to izdarīt, varētu uzrakstīt uz lapiņas kaut kādas savas pārdomas par mīlestību un atnest man, un es varētu šo te lapiņu ielīmēt iekšā šajā kladītē, un tad man tā pievāktos viņa pilna ar visādām foršām domiņām, ar kurām varētu pat kaut kādās sarunās parunāties, un tad tā forši, man liekas, ka viņi forši varētu tā piepildīties ar kaut ko tādu. Jā, mēs visi kopā varētu piepildīt. Nu, lūk. Tā jau vienmēr tāds forši domiņas visādi. Ai, veidzēs. Nu, lūk. Tā smuksēja. Tevi smuksēja. man patīk tas, ko mēs esam atraduši savā starpā, ka mēs runājam absolūtu sūdu un absolūti murgojam, vai arī mēs ejam ritīgi dziļumā iekšā pa kaut kādām tēmām. Tāds pa vidu nav mums. Nē, labi, reizēm jau ir, ko tu ēdīs. Nu, tās ir tāds praktiskās lietas. Vai veikalā. Nu jā, labi. Nu, Mācam. Tātad te rakstīts, nauda spēja daudz, mīlestība spēja visu. Jā, skaisti tad domiņu. Nu jā. Mīlestība spēja visu. Jā, es piekrītu, ka mīlestība spēja visu. Tāpēc, kad mīlestība ir tik daudz, kas šajā pasaulē, un arī, ko es izdomāju pēdējā tajā Santiago ceļā, ir par to, ka, ja tu visu darīsi caur mīlestību, viss būs labi. Tu būsi vienmēr pareizā ceļa. Un tas tev aizvedīs uz tām īstajām atbildēm un lietām, kas tev jāpiedzīvo dzīvē. Tāpēc jā, mīlestība ar visu. Nauda nē, jā, nauda nevarēs tev iedot atbildes un aizvest par to īsto tavu dzīves ceļu, kas tev jāpiedzīvo. Vienkārši nauda nav garīga. Tā ir fiziskā lieta. Viņi ir papildinājums kaut kā teikt. Diemžēl, kā man negribētos, lai vispār man būtu. Kaut kā mēs izdomājam, ka šādi mēs varam ar enerģijām apmainīties. Tādā darba ieguldījuma. Un arī mīlestības ieguldījuma. Vakardien biju Ilcim tajā vecpuļu ballītē, un mums bija tāda brīnišķīga keramikas meistari, kas Ilcim deva. Kas bija arī striptīz devētāji? Viņi deva taisīt Ilcim vāzi, un tie keramiķi, viņi arī, tas ir tāds diezgan smalks darbs, ko uztaisīt to kaut kādu trauku vai ko tas cilvēks taisa, un tur ir mīlestība, jo tur ir jābūt ļoti maigam, uzmanīgam un mīlošam pret to procesu, vai ne, lai to trauku dabūtu gatavu, un tu ieliec tai traukā mīlestību, un tad tev kaut kā, tā nauda palīdz tā kā apmainīt to enerģiju, un tad tu to naudu var atkal tālāk izmantot. Jā, nauda palīdz šai pasaulē vienkārši griezties. Samaksāt rēķinus. Jā. Labi. Jā, te ir tādi, kā gribās pateikt. Man ļoti patīk citāti, kas ir arī, kas ir tādi dziļi, protams, un baigām tādām dziļām domiņām, bet ir tajos citātos, kas ir arī tādi absolūti vienkārši, kur kāds teiks cringe vai klišejiski vai vienalga kā. Man patīk cringe ritīgi. Jā, man liekas, ka par tādiem arī vajag tā kā tos. Absolūti. Atkal te tā mīlestība parādās, un ne tā ņirgāšanās, vai tā ir mīlestība. Jā, nedrīkst. Cilvēki neņirgājieties nekad par mīlestību. Kāpēc? Kāpēc tā jādara ir? Kāpēc jādara pār mīlestībai? Mīlestība tik daudz labi šajā pasaulē nes. Kāpēc jāņirgājas? Jā, nevajag ņirgāties. Jā, labi. Tas tākumā. Mīlestība nenozīmē skatīties vienam uz otru, bet gan kopā skatīties vienā virzienā. Labi. Jā. Jo citādi tā viens uz otru skatīšanās tā tāda tu esi smuks.
nu, tāds varbūt vai tad tu skaties, tā kā, ko tas otrs tur visu laiku dara un kāds viņš ir. Un tad varbūt pa daudz iegrimst tajā, kāds viņš ir tieši viņš. Varbūt mazāk tāds, kādi jūs esat kopā. Es nezinu, tā, ne? Skatīšanās vienam uz otru ir tāda fiziska, vai ne, tāda darbība. Bet arī, piemēram, ja mēs viens uz otru skatāmies šobrīd un par kaut ko runājam, mēs jau iespējams skatāmies vienā virzienā. Jā. Mēs varētu arī sēdēt un ar svešu cilvēku mēs satiekamies un skatāmies viens uz otru, varbūt mēs arī tiešām skatāmies viens uz otru, bet ja tur ir mīlestība, tad, nezinu, mēs veidojam kaut kādu projektu kopā, vai ne? Arī mēs ar mīlestību skatāmies tajā vienā virzienā, kas ir projekts, vai vienā virzienā, kas ir ģimenes veidošana kopīgi, vai šī saglabāšana. Labi. Vot, vispār labs tāds, tas teica, citāds. Tas ir par to, kā neskaties visu laiku to cilvēku, to jāsaka, kad tu saties ar cilvēku, neskaties tik daudz uz viņu tā kā individu, bet skatieties tādā kontekstā par jums kopā, kā tad jūs redzēsiet to dzīvi kopā. Un tad nav tā, ka varbūt ka tā mums jāskatās, lai mēs atrastu tos īstos cilvēkus. Nē? Varbūt, jo varbūt, tad, kad mēs ar to partneri tā kā kaut ko mēs tur darām, tur kaut ko reizēm jau varbūt piemirstās tas, ka, ja mēs šajā ejam iekšā, tas jau ietvers to kaut kādu to nākotni, es nezinu, to sadzīvi. Zini kā, mīlestība jau nav, mīlestība nebeidzās pie vakariņām restorānā vai pie kino vakara un ka tas iet arī tālāk pie, kurš šodien mazgās traukus. Tas ir par to, ka jums ir, ka tev jāskatās uz to, kāda tad būs jūs tā kopā būšana. Jā. Tā. Vai tu vēlies tādu kopā būšanu? Jo īstenībā man liekas, ka tiešām bieži vien cilvēki tā skatās un viņi domā, vai viņa ir smugs dibens un vai viņa ir gudra un tā. Un tad es domāju, bet kā ir ar tām lietām, piemēram, kāds ir jūs kopējais skatījums uz kaut kādām lietām, vai jums tur saskanēs vispār? Kā jūs redzat šīs lietas kopā? Jums strādās tad? Jo labs dibens arī ir labi, tas forši, man arī patīk smug dibeni, bet tas neietilpst tajā kopējā skatījumā. Tas ietilpst tiešām tajā skatīšanās tikai uz to vienu uz otru. Jā. Tā. Pasties, ko izlobījām ārā, ne? No šī? Normāli, Arčs, tu jā, gudrs puika ir. Tev bija arī gudri meču. Mīlestībai neviens žoks. Mīlestībai, tā dīvaini uzrakstīts. Mīlestībai nav neviens žoks par augstu. Vai precīzāk būs, mīlestībai neviens žoks nav par augstu. Ka nav šķēršļi, jā? Tad jebko mīlestība var pārvarēt jebko. Jā. Tā ir enerģija. Tas mīlestība spēja dot dzīvību, un tas nav pats par sevi saprotams process. Mīlestībā ir kaut kāda tā radošā enerģija klāt. Ar to, ka nevis radoši, kā es esmu mākslinieks, kaut ko radu, bet burtiski tā spēja radīt kaut kādas lietas un pārvarēt lielus šķēršļus un lielus izaicinājumus. Attiecību kontekstā tas, protams, ir visādi konflikti un visādi grūtības un tam līdzīgi. Jā, tas ir par to, ko es iepriekš teicu, kad tu uzcer tam cilvēkam, un tā mīlestība ir tā, kā tu šo risināsi. Un šis ir tas ir tāds maigs piemērs, bet varbūt arī lielāks problēmas. Tā mīlestība, viņi varēs pārlikt tam augstiem žogam. Ja tu mīli, ja tu ej iekšā un tu risini, tu gribi, lai ir tas miers, tu tiecies pēc tā miera. Jā. Jo, ja nav tā mīlestība, tad tas žogs būs augsts. Nepārliksiet. Vienkārši nav mīlestība. Jā. Tas tādā attiecību kontekstā. Jā. Es domāju arī, man patīk iet to mīlestību klāt arī tādās absolūti vienkāršās lietās, jo man gribētos, lai cilvēki vairāk apzināti saskata to mīlestību visur.
Jā. Tas ir attiecas pret visu, jā. Un tāpēc es tā domāju, nezinu, tur mums ir jāuzbūvē ēka vai ne. Un liekas, kur tur tā mīlestība un kā es teikšu, starp kolēģiem, starp tiem, kas šo te visu kopā dara. Un, protams, jautājums ir par kādu mīlestību starp kolēģiem, bet nav jau jābūt intīmām attiecībām, lai starp jums būtu mīlestība. Tur jau izpaužās tā cieņa, sapratne, spēja ieklausīties vienā otrā. Tas viss apaiet apakšā zem mīlestības un to, kā šī mīlestības enerģija tiek vadīta starp visām šīm te cieņas izpausmes lietām, starp spēju palīdzēt vienam otram. Un, es domāju, mēs ļoti daudzas lietas esam izdarījuši pateicoties šai mīlestības enerģijai, ar kur mēs varam radīt. Jā, un daudz ko esam izdarījuši arī bez tā, bet jā. Un daudz ko esam izdarījuši arī bez tā. Jā. Bet to enerģiju ļoti jūt, jā, kur tā mīlestība ir bijusi un kur nav. Es, piemēram, ļoti jūtu, kad ēdiens ir pagatavots ar mīlestību. Jā. Mājās, protams, to es katru dienu izjūtu. Bet, arī Raltonā. Jā, kaut vai. Es nezinu, kas... To nevar tā uzlikt pirkstu uz pulsu un pateikt. Vienkārši uzbārt to zaļumus un ieliek detaļiņas. Jā, bet tur viņi kaut kā parādās. Un vai arī tu vari... Piemēram, nebērt to zaļumiņus, bet tas, kā tu pasniedz to bļodiņu un noliec. Un kā tu un tas tur kaut kur viss parādās. Un tad es esmu ēdis arī tā, ka nejūtu, ka ir mīlestība. Tur nezinu, kaut kādā, neteikšu, kurā bistro tur, piemēram, tu jūti, ka tas ir pliks kartupelis, zini, bez tās enerģijas klāt. Pašas skaistākās lietas pasaulē nevar ieraudzīt vai aptaustīt. Tās var sajust tikai ar sirdi. Pašas skaistākās lietas pasaulē. Kas tās varētu būt? Kas ir tās lietas, kuras mēs varam... lietas, es zinu, tā ļoti vienkārši skan, ļoti novienkāršoti, bet kas ir tās skaistākās lietas, kuras mēs varam sajust tikai ar sirdi? Es domāju, ka viss pasaulē var būt skaists. Kas, kuram mums šķiet... Man vienkārši šķiet, ka tās brīdis, kad tu jūti, ka šis ir skaisti un tu baudi, tas var tikai būt caur sirdi, ar ko tu vēl vari sajust šādu sajūtu. Man liekas, ka tur var, tas tikai caur mīlestību notiek. Tāda priecāšanās un novērtēšana. Jā. Tas vienkārši tāds mehānisms, man liekas, ir, ka tā citādāk nevar sajust to prieku, to baudu caur sirdi. Tā, kad tu aizbrauc uz kalniem, vai ne, tu stāv tajā galā un skaties to skaisto ainavu, tādu mīlestību pārņem. Tā. Ko ar acīm tu redzi? Labi, bet tu jau jūti caur to sirdi. Citādi jau nevar. Jā, ir kaut kādi tādi momenti, kurus tu nevari īsti tā aptaustīt, ne? Jā. Jā, šis arī, tā kā šķietam vienkārši uzrakstīta lieta, vai ne? Un kāds teiks, šis kriņš un banāli, sajust ar sirdi. Tur tāds standarts, bet tā jau ir. Tas ir tas, ko tu nevari uzlikt, tu nevari saķert, tu to jūti. Labi, ir kriņš, vai tu tāpēc tas nav patiesība? Ir patiesība. Nomierinieties ar to kriņšu, kas ir. Un šis, man liekas, ir... Ko te drīz vairs topā nebūs teikt, es tev mīlu? Tas būtu dūmi ritīgi, ne? Vienkārši kriņš ritīgi. Cik tā tu teiksi? Jā. Nevar kaut kā citādāk. Teiks kaut kā citu, varbūt frāzi. Cilvēki izdomās ko citu. Jā. Tas būtu jocīgi. Jā, Bet zini arī tad, kad es tev citu frāzi saku, piemēram, tu ir ritīgi forši. Tu ir normāli, zini. Tu ir ritīgi normāli. Es jau pasaku, ka es tev mīlu. Jā, tas gan jā. Tā enerģija. Jā. Tur jau tiem vārdiem laikam, pašiem vārdiem tur nekā tur nav, bet tas kā tā enerģija pieliekās klāt. Neēd mikrofonu. Aizim ēst gribās? Nē, vienkārši čakarējos kaut ko. Jā. Labi. Jā. Tā kaut kā jau ir. Tā kaut kā. Vai tev ir vēl kāda domiņa, kas nāk prāt? Tur ir viss. Es esmu visu izlasījis. Paldies, Robert, par šo lapiņu. Jā, paldies, Robert, ja tu šo klausies.
viņš visdrīzāk neklausās. Tas nekas. Jā, Mēs viņam sūtam mīlestību. jā, cerams, ka viņš jūt. Viņš kaut kur šobrīd sēž, raksta scenāriju kaut kādam video. Tas, Viņam wow. wow. Rītīgi silti palika. Jā. Bet labi. Vai man ir kāda domiņa vēl? Jā. Man tik daudz domiņas ir, ka to nevar salikt tādā vienā stundiņā. Nu redz, un man liekas, te ir tas, es zinu, ka būs tā, jo es zinu, mēs beigsim runāt, un tad mēs iesim mājās, un es man teiks, es varēju vēl par šito pastāstīt. Tā noteikti būs, Jā. Man tā vienmēr ir. Es arī pēc tās Santiago diskusijas, kur mēs bijām tikko, es pēc tam domāju, vai šito vēl vajadzētu pateikt šitā, vai grūti tā visu. Tu atnāks uz pilgrim stāstiem izstāstīt. Jā. Būsim. Un tad tāpat tās pēc tam domāšu, ko vajadzēja vēl Ko pateikt. vienmēr paliek kaut kas, Jā. ko pat, tāpēc es arī saku, ka visi tie, kas ir bijuši šajās epizodēs, gadi iet, visādas pieredzes notiek, domas mainās, var nākt un vēl runāt, rakstīt man, un hei, Klau, man tad tāda domiņa ienāca prātā. Jā, vienkārši mīlestība tik plašs tāds temats, kur tu vari peldēt. Jā. Bet, kas ir jāatcerās šajā visā? Mēs katrs esam bišķi citādāks. Mums tā domiņa ir katram varbūt bišķi citādāk. To, kad mēs varam būt katrs mazliet citādāks un kāds klausīsies varbūt šo un domās, cik, kad jocīgi kaut kāda doma vai kaut kas, lai ir. Tas nekas. Man liekas, šis arī mums ir kā cilvēcei kopīgi jāiemācās pieņemt un nenosodīt un pieņemt to, ka tā var būt, ka kāds tā domā. Tas nekas. Tas ir forši, ka mums ir daudz visādi domu un ideju un ka mēs katrs kaut ko padomājam. Taču interesantāk tā papļāpāt un padiskutēt. Vienkārši nevajag heitot. Nevajag teikt, ka šis bija dumi vai kaut kā. Vai ka šī ir duma doma, Jā. un kas, kāpēc tā vispār ir Nav doma. Man liekas, labi ir. Vieta diskusijai. Jā, vienkārši un atkal tad parādās tas cieņpilni parunājumi par to. Ar mīlestību. Ar mīlestību. Kā man gribētos, lai mēs varētu vienmēr visi ar mīlestību runāt un beigt to heitu rakstīt komentāros visādos un nedot iesaules uzrakstīt, kad, tu tur neglīcais vēl. Man liekas, tik briesmīgi lieta vispār kaut ko. Kāds sakars? Kā tu tā vari? Vienkārši tā mīlestība viņu paturēt. Un tā mīlestība tieši tā nav tikai partnerattiecībās. Viņi ir visi caurītēm. Gan ikdienā pie pārdevējas, gan ar kolēģiem visur. Jā, ko es gribēju teikt? Es kaut ko nepabeidzu teikt vienkārši. Bet, nezinu. Vienkārši mīlēt viens otru. Nav tik sarežģīti. Nav, vispār nav, draugi, ziniet. Tā sajūta, ka tu aizēji kādam, nezinu, es pēdējā laikā, vispār pēdējos gadus, varbūt, ka tu pieeji pie kādas meitenes un paskaņā, tev tik skaists outfits vai tev tik smuks kurps vai kaut kas. Tā arī ir mīlestības, domāju, absolūti. Un kā tas cilvēks atplauks smaidā, kā viņu iepriecina, nemaities tik maz. Tev vajag, lai tas cilvēks sajustos labāk. Un tā atkal tas ir par to drosmi, spēt pieiet klāt. Jā. Un to spēju pārkāpt pāri tam, ko es tur teikšu. Jā, man jau arī šādi reizēm ir, ka grūti pieiet. Pieņemsim, kad mēs bijām Ankakao uz to koncertu un tik daudz skaistu enerģiju un mēs tādi uzlādēti un tie cilvēki tur tik skaisti un tu tik laimīgs esi un man iekšēji bija tāds, pats jāiziet taču pateikt viņiem paldies par šo ir. Tas jau nekas, tā kā viņi ir uzstājušies, parasti, reti cilvēki iet tā, varbūt pateikt vai kaut kā. Nē, tāpat jau iet. Bet es jūtu, ka vajag, man bija tik grūti kaut kā saņemties arī, es nezinu, kāpēc, bet tas tik stulbi reizēm ir. Bet beigās saņēmos, aizgāju, un cik jauki, tā bija tik skaisti tāds brīdis samīļoties un pateikties, un tas cilvēks tev atbild, ka viņam tas daudz nozīmē, ka tā pasaka. Un to tāds bāds. Un tad nākamreiz jau vairs nebūs tik bāli. Tu zini, ka tam cilvēkam vajag. Tāds trēniņš ir. Jāsaņemās, ko? Pareizi. Man liekas, jā, kaut vai jāsaka, kaut vai ar to pasmaidīšanu tam pārdevējam vai cilvēkam, kur tu satiec. Ir grūti, reizēm ir grūti dalīties. Ir īpaši, man liekas, reizēm grūti dalīties tad, kad tev pašam ir maz. Kad tu esi piekusis no kaut kā. Jā. Bet... Tā ir. Jā. Man jau arī bieži vien tā mēdz būt. Ne bieži, bet laiku pa laikam.
Jā. Tas saprotam. Bet jā, nu labi. Mēs Paldies noteikti. tev. Paldies tev liels. Es tevi ļoti mīlu. Es tevi ļoti mīlu. Paldies. Paldies. Tā ir forša sajūta, ka tevi mīlu. Jā. Tāds, kāds tu esi. Tā ir baigi kaifīga sajūta vispār. Vispār nav pat jāuztraucās. Jā, nu tāds miers. Un tu vari priecāt. Man liekas, forši. Nu, pašiem jau pamatā arī jāpriecājās par sevi, kāda mēs esam. Un ja mēs par kaut ko sevi nepriecājamies, tad to vienmēr var kaut kādā veidā mainīt un kaut ko uzlabot. Un tā. Nu, tur es nezinu. Es nezinu, kas nepatīk, vienalga tur var detaļās. Bet, protams, tas ir primāri, ka tu pats par sevi vari papriecāties, bet forši, ka kāds par tevi priecājās. Jā, tas ir tik mīļi. Īpaši, ja ir pašpārliecinātības problēmas. Jā, kas mums visiem kas kaut mums kādā mērā ir. lielākoties ir. Jā. Un man arī viņi tā dāvana ir iedot. Un tad tas šausmīgi daudz nozīmē, protams. Un droši vien jau tāpēc ir svarīgi, ka tas partneris paceļ tevi šajā lietā. Īpaši, ka tev tāds traumiņas kaut kādas ir. Tāpēc es esmu ļoti pateicīga, ka tu mani tā cēl. Un es jūtos laimīgāk. Jā, tu man arī cēlēsi. Ko es vēl gribēju pateikt tiem, kas klausās, dalieties ar to mīlestību. Arī tajos sociālos tīklos mēģinām kaut vai nošērojiet šo podcastu vai kaut kādu video, kur jūs esat redzējuši kaut ko par mīlestību. Mēģinām dalīties ar šīm lietām. Jo, kā izrādās, cilvēki jau tos sociālos tīklus lieto un redz šitos visus mazās niansītes un domiņas, un kaut kur kādam kaut kas aizķerās. Un tas varbūt ir līdzīgi tas smaids, ko mēs atstājam tam Nārvesen pārdevējam. Tad šis arī tāds smaids, ko atstāt sociālos tīklos, kur jau tā ir daudz visādi melnumi un darvas. Un tā. Nevajag rakstīt heitu. Bet var uzrakstīt konstruktīvu kritiku. To gan var. Ar mīlestību. Ar mīlestību un iecietību. Jā, kritika un heits nav viens un tas pats. Jā. Bet labi, mēs noteikti tiekamies vēl kādā šādā te sarunā. Mēs jau runājam, mums ir bijušas vairākas brīnišķīgas sarunas pēc kādas sarunas par mīlestību epizodes, kur tu esi noklausījusies, un tad mēs vienkārši padiskutējam, kur, man liekas, ir bijis vienkārši super ekstra saturs. Un atkal foršas tēmas un domiņi. Labi, Diela paliek nemierīgs. Jā, bet mājās pietiek. Paldies visiem, kas klausījās. Tiekamies nākamajā epizodē. Viss ir forši, visi. Paldies, kas klausījās. Mīliet. Mīliet. Labi.